Sveicu visus video sērijā Spiegoju. Jūs varbūt jautāsiet, ko tad es spiegoju? Spiegoju visas situācijas, kurās iesaistīti bērni. Gan uz ielas, gan transportā, gan mājās, gan darbā. Gan pazīstamos, gan nepazīstamos. Spiegoju visu un visus. Tā jau patiesībā ir vērošana, bet spiegošana izklausās interesantāk. Un ko es iesāku ar to, ko novēroju? To es analizēju un no tā mācos un vēlos padalīties arī ar jums. Situāciju taču uzmanīgāk novēroju pārgājienu laikā. Tā bija saulaina vasaras diena, un tā bija nedēļas nogale. Izvēlētāk taka bija populāra. Tā bija zemes intensitātes taka, kas savieno divus tuvus ciematiņus. Ceļš toreiz bija akmeņains un sauss. Abos virzienos staigāja gan draugu grupas, gan pāri, gan ģimenes locekļi. Ģimenes ar lielākiem un mazākiem bērniem, pat mammas ar ratiem. Un šāda viena ģimene nāca mums pretī. Māma, tētis un 3 bērniņi. Visi 3 zem 6 gadu vecuma. Viens bērniņš bija ratos, viens kopā ar tēti gāja gar maliņu pa zālīti, un viens puika gāja pa ceļu. Puisīts, kas gāja pa ceļu, bija apmēram 5 gadus vecs. Viņš vienreiz paslīdēja un gandrīz nokrita. Pēc dažiem soļiem viņš paslīdēja otrais un patiešām nokrita. Viņš ātri gan pats piecēlās, bet tajā brīdī tuvāk pienāca tēvs, paņēma puisīti aiz rokas un teica: "Ej taču uzmanīgāk." Ja godīgi no malas likās, ka tēvam šī frāze izteicās pilnīgi automātiski. Mums visiem ir šīs automātiskās pamācošās frāzes. Es bieži to novēroju savā valodā, kā arī jūs varat pavērot sevi. Es par šo situāciju nerunāju, lai vainotu vecākus, jo nezinu viņu situāciju un nezinu viņu stāstu, bet mēs noteikti varam parunāt par šo situāciju un pāanalizēt. Tātad tā bija saulaina vasaras diena, ceļš sauss, putekļains un akmeņains. Pēc puisīša nokrišanas es atskatījos atpakaļ un nopētīju viņa apavus. Viņam kājās bija tāds kā pilsētas krosens ar taisnu zoli. Tātad šāda apavi noteikti nav paredzēta pārgājieniem. Ļoti iespējams, ka vecākiem nav līdzekļi pirkt speciāls apavus katram no 3 bērniņiem, jo īpaši, kad pēda aug tik ātri, ka jauna apava jāpērk 2 reizes gadā. Ja tā tiešām šajā gadījumā ir, tad padomāsim, kā šo pieredzi bērnam var padarīt patīkamāku. Ko jūs kā pieaugušie šajā situācijā darītu? Ja jums būtu kājās pilsētas krosenas, kas slīd un būtu jāiet pa slidenu akmeņainu ceļu. Iepauzēšu 10 sekundes, lai jūs varat apdomāties. Daži varianti, ko es izdomāju, ko es darītu šādā situācijā. Viens variants ir iet pa māliņu, pa zālīti. Vēl variants varētu būt ieķerties drauga vai draudzenes alkonī, lai būtu atbalsts un stabilāka iešana. Varētu izvēlēties arī citu pārgājienu maršrutu, un tieši šie paši risinājumi var tikt izstāstīti bērnam. Un bērns var izvēlēties, kādu risinājumu pamēģināt. Vai šis neizklausās draudzīgāk? Dažādu piezīmju izteikšanu un bērnu vainošanu situācijās, kurās patiesībā vaina ir ārējos apstākļos, var izraisīt dažādas reakcijas dažādos bērnos. Daži protestēs, daži kļūs agresīvi. Daži ar laiku tiks salauzti. Viņi ierausies sevī, attīstīs kauna izjūtu, zemu pašnovērtējumu un vainas sajūtu. Es neesmu gana labs un neko nespēju izdarīt pareizi. Tas var novest pie mēģināšanas izpatikt, lai izpelnītos pozitīvu atgriezisko saiti un komunikāciju. Bet ja šīs situācijas tiek izrunātas un izskaidrotas, bērns mācās, ka dažādās situācijās ir vairāki risinājumi. Mācās domāt, mācās analizēt un rast risinājumus. Jā, es nokritu, bet es ceļos kājās un eju tālāk, jo tas nav ne pirmais, ne pēdējais kritiens. Mēs bieži reaģējam uz situācijām, bet tā vietā mēs varam trenēties, apstāties uz mirklīti un apdomāties. Un reakcijas vietā apstāties un atbildēt uz situāciju ar risinājumu piedāvājumu. Tas šodienai viss. Paldies, ka klausījies! Gaidīšu komentārus un jautājumus. Piesekojiet šim YouTube kanālam, piesekojiet Paldies Montessori Instagramam, un ja vēlaties čatot privātāk, tad varat arī pievienoties Paldies Montessori Telegram grupiņai. Atā!